kur ir sakarīgi cilvēki muzejā, un arī kur ir skatītāji, kur saprot mākslu, kas nav mazsvarīgi. Nu, tagad, kad es esmu šeit kādu stundu kavējusies šajā ekspozīcijā, es varu teikt, ziniet, es neķipu sen vajag atsūcēt. Nu, es mēģināšu varbūt pateikt, kāpēc. Un kāpēc es vispār piekrītu, kad mākslinieces ģimene man uzaicināja atbraukt līdzi un apskatīties un pateikt kaut kādus vārdus. Šeit es piekrītu tāpēc, ka es taņi ir to mākslinieku lokā, kuriem es pievērsu uzmanību jau akadēmijā. Viņi mācījās ļoti spēcīgā kursā. Tur viss cilvēki saistīja interesi, un man ir ļoti liels prieks, ka viņi visi, kā mūsu kultūrai nozīmīgas personības, strādā joprojām. Respektīvi Taņa, tukuma mākslinieks Alberts Pauliņš, un tagad jau pats akadēmijas profesors, šeit klātesošais Rolands Gross. Nu, tāds kompakts, labs kurs, Viltners, viena no retajiem diplomantiem, kas pabeidz pie Edgara Viltnera, kurš ļoti tā uzmanīgi skatījās, kā tās lietas viss atrisinās un kā veidojas, un arī, kuri nebija par slinku, un kurš Kalniņš, profesors Edvards Kalniņš, paņēma savā meistardarbnīcā vēl pēc akadēmijas beigšanas. Tas taču bija ļoti skaists laiks, vai ne? Tā bija. Nu jā, es arī domāju, ka tas bija ļoti skaists laiks, jo varēja gleznot, ko grib. Profesors atnāca un parunājās un kaut ko pastāstīja no savas dzīves un no glezniecības, un par to valsts maksāja naudu. Par to padomāju. Jā, varēja atļauties tādu luksus. Nu, katrā ziņā visiem tiem cilvēkiem, kas ir nācis par labu. Bet runājot par šo un ziniet, ir tādi cilvēki, kur tādas paudzes lieta arī un tā, ja tu viņiem vienkārši seko.